kā es teicu, iziesim cauri, bet to kādas, viss izplatīt. Visi redz, jā? Okay. Iziesim cauri tādas izplatītākās situācijas, uz kurām parasti, teiksim, ir visi domstarpības un visi tādas lietas. Ja sāksim ar starta procedūru, bet starta laikā, kas mums mēdz gadīties situācijas. Labāk reisā es ceru, ka tu neizraisi. Piedod, tu esi pat priekšā. Kaut kā var no tās puses varbūt. Jā. Tad labāk reisā es ceru uz starta neizraisi jautājums, tās reisās kalzes dod, es pats teiksim, man patīk startēt, ka es nāku ar kreiso kalzi iekšā, ja, bet es ļoti labi saprotu, ka man ir jāizvēr, visām laivām, kas nāk ar labo, man ir jādod ceļš. Viss izplatītākais ir zemvējš virsvējš, ja, starta. Ja, tātad, ka laivas šeit lēnāk garā rindojās, ja, un tad viņas sanāk. Un tad ir kāda laiva ir zemvēja laiva, un viņi uzskata, ka viņai ir tiesības. Viņai tādas arī ir, jā. Un atceramies to, kad īstais kurs nepastāv, kad izveido šis te pāns, kad iebrauc laiva no aizmuguras, izveido saistību no zemvēja. Viņa šo te laivu drīkst griezt līdz pat kurs pret vēju. Tādas tiesības ir. Es domāju, ka jūs esat saskāruši tādām situācijām, kad tā jau vajag kur likties, un tā laiva traucē, un tā zemvēja laiva griež uz augšu. Bet par ko mums ir jāatcerās? Tāpēc es saku, ka noteikumos ir vienīgā lieta, kad ir jārunā, jābļauj, kas ir šķērslis, jā, bet es tā nedomāju. Es domāju, ka pa visām situācijām ir jākomunicē ar blakus laivu, un varbūt jāpabrīdina ar kaut kādu uzsaukumu, ar vēl kaut ko, jā. Jo, piemēram, tava doma, tu esi šī laiva, ka tu gribēsi tagad iet augstāk. Šeit ir virsvēja laiva, pabrīdini viņu laicīgi, pasaki ap vai augšā, es gribu iet augstāk, ja, lai viņi varētu uzgriezties. Jo kādām situācijām mēs bieži nonākam, ka šī te laiva piebrauc tik tuvu, tad sākās bļaušana, vispārējais, ja, bet kāda situācija izveidojās, ka šī laiva nemaz nevar iedot ceļu, ja. Tad atceramies, tas ir 16. punkts, ja, kad laiva, kas maina kursu, ja, viņai vispirms ir jādod iespēju otrai laivai, ja, izvairīties. Tas ir viens. Un otrs, kad šī laiva nemaz fiziski... Nē, visur citur dara. Laika jāpagarīt. Vajadzēja būt līdz 20:37 samaksāts. Nē, sekundi. Tur kāds vienkārši sāka regulēt mums laiku. Tagad izējot nesanāks. Cilvēks atbildīgais raksta tieši man WhatsAppā, tu viņas uzzināsim. Ko tad uzrakstīs? Jā. Starts jau arī var būt tumsā. Finišs parasti šitā. Tā jau nav tik traki, varētu turpināt. Es aiziešu uz slēdzi. Jā. Jūs redzat, jā? Labāk kāpēc. Un izveidojās šī situācija, teiksim, es šajā situācijā teiktu, ka diemžēl es neko nevaru izdarīt, ja es pat nevaru izvairīties, jo kas notiekās, teiksim, man mēģinot griezt uz augšu, ja šeit veidojās sadursme. Mēs esam piedzīvojuši tādu situāciju. Tāpēc šeit laivai būtu laicīgi jābrīdina šī laiva. Ir situācija, kad ir vēl šeit laivas, ja tas nozīmē, ka, lai šī laiva mainītu kursu, arī šai virsvēja laivai ir jāmaina kurss, ja, jādod. Tā ir ļoti gara tāda, gara epopēja, ja. Tāpēc tas viss ir jādara laicīgi tās laivas ir jābrīdina, un tad mēs varam izvairīties no šīs situācijas, ja. Tad reāli viņai teoretiski tiesības, praktiski viņai nav tiesības. Ja otrai laivai nav iespēja normāli pagriezties vairāk, tad viņai vairs nemaz pirmajai nav tiesības, kur ir kā ir tiesības. Ne, viņai tiesības joprojām ir, ja. Jautājums ir, kā šīs laivas reaģē, vai viņas pārkāp noteikumus vai nē. Nereaģē, viņas nevar pagriezties. Tur ir situācija, ka tiešām, ka tagad, kad tikpat ir pagrieztos visas, un tad... Iesnas protestu un tad izskatīs. Jā, bet tad tu nevinēsi to protestu, ja tu būs piebraucis pats pārāk tuvu. Neatstājot vietu. Jā, neatstājot vietu, tu pats būs pārāk to protestu vienkārši nevinēsi. Praktiski tev nav priekšrocība.
Nu, ir, bet vienkārši tas ir jāmāk, tāpēc mans ieteikums ir runāt ar to labs laivu. Tu viņai tuvojies, ir 15 metri, jā, bet tu viņiem uzreiz jau pabrīdini. Mans mērķis ir iet augšā. Tā man piedāvājums pārcelties uz lauku, tur gaisma točni ir un būs pastāvēsim kājās, nekas nenotiks mums, bet vismaz vēlēs redzēt un mierīgi. Šitā ļoti labi, jā? Domam jāstāv visu laiku uzturēt. Viņam jāpielādē telefonu. Uz maiņām. Lūk, tātad jā, tiksim, šeit ir vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam laicīgi prasīt un no visiem, lai viņi reaģē arī, jā. Tas izveids. Nākošā situācija tāda pati, bet, kas jau ir krietni bīstamāka, jā. Ir pie tiesneša laivas tieši tā. Un visam vienkārši situācija šāda. Neredz nekādu problēmu, šī laiva maina kursu, viņai ir zemē laivas tiesības, šī laiva iet augšā. Viņa to var darīt līdz tam brīdim, kamēr viņi nepiebrauc šeit, un šai laivai vairs nav iespēju, ja šī laiva mainīs kursu, šai laivai nav iespēja dot viņai ceļu. Tas ir pa vēlu aiztaisa. Jā, tad atceramies, jā, kad, ja tā laiva ir šeit, tur vairs nav jēgas bļaut un prasīt, jo viņi vienkārši nevar. Jā. Tad viņi var teikt, nav vietas un viss. Tas ir, teiksim, ja mēs gribam kādu spiest ārā pirms starta, mēs to darām laicīgi, lai tai laivai būtu iespēja dot jums ceļu. Ja mēs to izdarām par vēlu, mēs esam savā ziņā paši vainīgi, mēs viņu esam ielaiduši tur, viņi vairs neko nevar darīt, jūs turpināt braukt tālāk. Tad, kad viņai šis šķērslis beidzās, jā, tad jūs, teiksim, atkal varat mainīt savu kursu un lūgt viņai iet augstāk. Nevis lūgt, bet pieprasīt, jā. Es pastāvēšu visu. Lūk, šis arī. Tā zona, kas bija pie Markas. Ne. Tātad atceramies, ka starta zīme ir vienīgā, pie kuras nav iekšējais. Starta zīmes nepastāv tāds iekšējais. Finiša zīme, visas distances markām, visur ir zona, visur ir laivai ir tiesības uz vietu pie markas. Pie nosacījuma, ka jums tā zīme ir jāapņem. Ja jums distancē, jūs braucat uz pirmo zīmi, pa ceļam ir vārti, viņi tajā brīdī neskaitās jums zīmes. Protams, nevajadzētu braukt viņām virsū, bet pie tām neprasa ne iekšējo neko, jo tās nav tās zīmes, kas ir jāapņem. Jā. Arī drīkst pieskarties. Tas nav. Tā nav zīme, kas traktē, drīkst, drīkst, nekas nebūs. Bet labāk nevajag. Aiztiers un pēc tam vilks sev līdzi. Lūk. Šitā situācija. Nāk viens no šejienes lejā, te ir lodziņš vaļā. Viņš mēģina iespraukties te iekšā, un šitas viņam saka nebūs. Tad vainīgais šitas te vienalga būs. Jā, tātad jautājums ir par jūsu reakciju, teiksim, cik jūs viņam, ja jūs viņam atstāsiet vietu, ka viņš tur mierīgi iegriezīsies, viņš tur iegriezīsies. Jā, tātad, kā lai pasaka, tas ir jūsu arī, nē, tas ir tā ir jūsu reakcija uz to, teiksim. Jums viņam ir laicīgi ar saviem manevriem jāparāda, kad jūsu mērķis ir startēt šeit, jā, un kad, un, protams, brīdināt. Es šādu iebraukšanu es pat nezinu ar piestāvnīgām laivām, kurš tiešām kāds veids. Ir kāda, kas mēģina. Spārta šitā. Ir pāris, jā. Un tad ir jāmūs, izslēdzat visu noteikumus. Vienkārši Pazūd. Tur noteikumi vajag bezspēcīgi. Priekš jums kā ir, jā, bet ja jūs laicīgi esat to laivu ielaiduši šeit, jā, jums ir ceļa tiesības, bet tā laiva vienkārši nevar jums dot šo te vietu. Ja? Tā, par startu varbūt kaut kāda vēl ir jautājumi šitās tādās galvenās, teiksim, kas, manuprāt, ir starta situācijas, uz kurām mēs uzduramies, ja? Atceramies, atgriežamies pēc falšstarta, atgriežamies netraucējot citas laivas. Jums nav obligāti jāiekrīt līnijā, šitā te jūs varat apbraukt arī apkārt. Starta zīmes arī nav jādod vietu. Jā. Nav. Bet pie zīmes, tas parasti zīme, mums ir zemvēja zīme. Tur jau, teiksim, ir zemvēja laiva, jā. Līdz kaut kādai robežai. Jā. Jā, ja
nu, viņi prasa savas tiesības uz zemvēju, nu, atkarīgi, lai varbūt nevarbūt. Viņi nevar prasīt šeit iekšēji, jo šeit nav. Šeit 18. pants nestrādā, šajā situācijā strādā tikai virsējuši zemvējuši. Un attiecīgi, tad, ja tu esi šitam, tu piebrauc tā klāt un pabrīdinājis viņu par to, ka viņi spiedīs augšā, nu viņam ir viens variants tikai falšais. Tas pats arī var būt šeit distancē iekšā, tieši tas pats, ja tev spiež, un tur netiec vairāk nekur tev augšā vēl ir kāda laiva. Nu, diemžēl, jā. Vai teiksim, te ir vieta, bet laiks tev nav, tad šitā te var spiest tev augšā līdz par šādai situāciju. Skamēr tu nostāji. Jā. Viņš ir kaut pīgais. Pat neizdarot falšā, to Jā, tu vari izčakarēt ārā, tad 5-7 laivas. Vienīgā nianses, kas šeit ir, es saku, tas, ka tā virsvēja laiva nevar iedot pie kaut kādas situācijas, ja jūs esat pārāk tuvu viņai pietuvojušies. Un jūs varēsiet, nu kā, tas novadīs pie kā, nu vienīgā iespējams ir protestēt. Ja aiziesiet uz protestu, viņš pateiks, jūs bijāt pārāk, man nebija iespējas keep clear, nu kādas latvijas. Dot ceļu, jā, teiksim, jo dodot ceļu, es izraisītu sadursmi, jā, kas, teiksim, kam ir smagākas sekas. Un iespējams, ka tas protests tāds arī paliks nekāds. Man jautājums ir pie zemvēja, ja nāk ārpus zemvēja, jā. Viņi iet pie pašu bojas, jā. Un tu nāc viņai virsvējā. Un pēdējā brīdī, pēdējā sekundē viņš pēkšņi bļauj un pasaka vietu, un viņš pagriež tā kā gan uz augšu, jā. Un tu jau esi cieši maksimāli savā ciešumā, tad tev vienīgais, kas atliek, ir, nu... Tev jādod ceļš. Bet ja viņš arī nostājās šādi, jā, tad tas ir apusēji. Nu, viņš tev var griezti augšā. Pret vēju tā kā. Jā, līdz pret vējam. Bet līdz ko, ja viņš ir pret vēju, tad viņš vairs man viņš arī stāv. Tad situācija beidzās. Un, ja viņš aiziet uz otru halzi, tad jums beidzās saistība. Jūs esat uz dažādām halzēm, ieslēdzās cits noteikumi punkts. Vēl ir viena lieta, ka tanī brīdī, kad ir starta signāls dots, tanī brīdī jums ir proper kurs. Ieslēdzās īstais kurs. Bet par to es pastāstīšu, to būs arī nevarēs, teiksim, iedomājies situāciju pēc starta, ja? Un, tā kā no Artūrs grib teikt, ka līdz iestājās, teiksim, pirmkārt būs grūti šai laivai no aizmugures pienākt klāt, jā. Ok, lielāku laivu to var izdarīt, jā. Lielāku laivu pienāk, jā, un viņi sāk jūs spiest augšā. Nu, kāds ir viņas īstais kurs? Nu, grūti, viņš saka, man teiksim, īstais kurs ir pēc definīcijas, nu. Īstais kurs ir ātrākais ceļš līdz finišam. Jā, bet, teiksim, dažādām laivām tie liņķi ir dažādi. Protams. Un tas ir tā stulbākā situācija, ka laiva, kur zina, ka viņi tik cieši nevar paiet. Es gribēju teikt to, ka uz cieši pie vēja šī situācija, neiet ļoti, es nezinu gadījums, kad viņa iestājās, kad jūs laiva pienāk no aizmugures, un jūs varat teikt, nebrauc augstāk par savu īsto kursu, jā? Nē, varbūt situācija, pats priekšā, ka laiva ir priekšā un šī ir aizmugurē, viņas ir saistības. Un nav tas, viņš var griezt līdz šim. Bet īstais kurs, jā, tas ir tā kā tu tas ir savādāk, tas ir... Nē, īstais kurs ir savādāk, jā. Bet viņš var griezt līdz pat vēju. Jā, tāds viņa tiesības. Bet līdz ko viņš bišķi pamaina uz otru? Jā, viss. Tad ir dažādas halzes pirmā tā laivām. Tad nav vairāk 11. punkts. Var griezt vai Jā. Tas, protams, ir muļķīgi, bet reizēm ir cilvēki, kas kaut ko tādu dara. Un jā. Ok, nākošais, pie kā mēs varētu iet. Mēs jau izstāstījām par labās halzes laivu, kas ir šķērslis, jā. Bet ok, vēl vienreiz ātri, jā. Iedomājies šāda situācija, jā. Un šeit laivai sarkanē, jā. Šī laiva ar labo halzi ir šķērslis. Un viņu var apbraukt, kā viņa vien vēlās. Viņa var mest pāri, un viņa var arī apbraukt viņu gar aizmuguri. Tādā gadījumā viņa brīdina šo te laivu, ka viņa šķērsli apbrauks šādā te veidā, un šitai laivai ir jādod viņai ceļš. Tieši tāpatās var veidoties situācija šāda te, kad šī te laiva prasa šai te laivai vietu no šķēršļa, kas viņam ir šī te labās halzes laiva. Viņš brīdina to laivu, un tā kā pēc noteikumi viņa atpilda, vai nu griež, vai nu kā, un viņš šādā te veidā risina to situāciju. Jā, ja šis ir pagriezts, tad šis nedrīkst tā kā tur notiek. Nē, protams, viņš nedrīkst. Es aizgāju šitā. Nē. Tā nedrīkst. Tas, ja tu pieprasi to, lai šī laiva griež, tad arī tev pašam ir jāgriež. Tu nevari čakrēties.
Tā, kas mums vēl ir, teiksim, kas ir, man vispār ir divējādas, teiksim, sajūtas par šiem te manevriem, kad ir labās halles laiva un kreisās halles laiva, ja. Un kreisās halles laivas nodoms ir dot ceļu, kas viņai jādara, ja. Ceļš uz lielām laivām. Šī laiva sāk kristies, lai aizietu labās halles laivai gar aizmuguri. Savukārt, ko dara šī laiva? Viņa veids pagriezienu. Ja? Un, pirmkārtām, labi, jautājums par attālumiem, ja, tas ir bīstami. Bet kas notiekās? Šī laiva sevī pakļauj 13. pantam, kad laivai, kura ir no kursa pret vēju līdz kursam jaunā halzē pilnām burām, viņai nav ceļa tiesību, ja, un viņa veicot šo te pagriezienu no šī te brīža līdz brīdim, kad viņa būs šeit, viņai ir jādod šai laivai tiesības, ja. Un tad šī laiva var vienkārši turpināt ceļu uz augšu. Arī pēc tam, kā virsvai laivai, arī pēc tam viņai jādod. Tur jau būs... Tas ir tālāk, par šo situāciju, kad reizē, arī labās halzes laivai tomēr ir jāpalūr, kāda ir situācija, ja, ar kreisās, kad nāk kreisās halzes laiva, viņi izdomāja uz dot ceļu, ja. Man ir ceļa priekšrocības, es varu darīt, ko es gribu, ja. Un tajā brīdī griež, ja, un tas var, stiprā vējā paši zināt, ja, kad nokristies, piemēram, ir ļoti grūti, vienīgā situācija kaut kur raut uz augšu un tā, ja. Tā kā šī situācija var izveidoties. Arī labās halles laivai ir atbildība, viņi arī var tikt diskvalificēti pēc 13. panta, un laikam vēl pēc kaut kā pēc 16. Ja, kad viņa savu manevru, teiksim, nedēļ iespēju šai laivai izvairīties ja. Šo mēs paturam arī prātā, ka tā var izveidot. Es biju 18.3 mēs izskatījām, kas bija uz augšējo marku, ja, tad iziesim cauri vēl vienreiz, es pateikšu, kad tas nedarbojās, piemēram, ja. Zona. Dažādi mēs gadīties, ja, piemēram, tas darbojās tikai tajā situācijā, ja šī laiva ir ienākusi zonā ar labo halzi, ja. Ja viņi, piemēram, ienāk zonā šeit un uzmet pāri, un tad veidojās šī situācija. Tas punkts nestrādā, ja. Šī laiva var mēģināt iegriezt viņai šeit iekšā, un viņai par to nekas nebūs. Ja. Tad svarīgs nosacījums šeit ir, jums ir jāienāk ar labo halzi un jāiet uz zīmi. Ja, attiecīgi, ja jūs neiet uz zīmi, jūs ejat šeit zemāk, arī teiksim. Pareiz 18. bija, kad fetching. Jā, tieši tā, teiksim. Tad, teiksim, ja jūs ejat labo halzu zīmi, ieiet zonā, ja, tad jums ir, savā ziņā jūs esat pasargāts pret tādu rūpju uzmešanu apakšā. Ja vien jūs nebraucat šitā, ja, un tad tā laiva šeit iegriež, un jūs abi divas aizbraucat. Jo vienkārši šis punkts tika pieņemts, kaut kāds, 8 pēc atpakaļ, man liekas, kad, tā augšajā zīme raisīja ļoti daudz, teiksim, tādas diskusijas, bet arī, jā, teiksim, situācijas ar smagām sekām, kad laivas tur spiedās augšā un daudzījās un tā. Tad šito šīs divas iet. Viens ir jau šeit. Viņš bijis pirmais iegājis šeit iekšā. Jā. Šīs divas laivas pēc tam ienāk iekšā, viņš brīvākā vējā, teiksim, nāk un signā savā starpā. Šī būs pirmā, bet lēnāk. Šeit tikai labākais. Labākais. Jā. Šeit, to, ko mēs runājam, kad 18. punkts par vietu pie zīmes nedarbojās uz kreici, uz dažādām halzēm, viņš nedarbojās, jā. Tādā situācijā šai laivai vienīgā iespēja ir braukt šeit un tad griezt. Veļīt riņā. Jā. Vēl viena lieta. Jāteikt, ka šīs divas laivas, par to, ka uz savu risku, ja šīs divas laivas zīmi ņem tā ļoti tālu, jā. Un šī laiva saskata iespēju šeit ielīst. Viņi to var darīt, bet uz savu risku. Viņi nedrīkst šīm laivām patraucēt, šeit ielīst iekšā. Vienmēr ir kārdinājums te ielīst, bet tas uz viņu risku. Ja? Jums jābūt pārliecinātiem, ka tās laivas, teiksim, viņa maina kursu. Manuprāt, tad bija pat tā, ka ja viņas maina kursu, viņam šajā situācijā nav jādod tai laivai. Nav. Jā. Bet viņai nav aizliegts tur ielīst. Jā, bet uz savu risku, jā.
Tā. Tālāk, ko mēs varam paņemt? Mēs varam paņemt to. Atceramies, ja, kad ir ļoti būtiski, kā mēs satuvojamies braucot pa vējiem. Ja. Šis te 17. pāns, ja, teiksim, ja šī laiva pienāk jums no apakšas un no zemvēja, viņi nedrīkst braukt augstāk par savu īsto kursu. Ja īsto kursu nosaka pēc šīs laivas, ja viņi ir ganāk ar laivu, viņi ies ciešāk, un jums arī būs ar savu laivu jāiet ciešāk attiecīgi. Savukārt viss kardināli mainās, kas ir klasika, ka kāds mēģina no virsvēja puses, ja, pienāk klāt nosaknes vēju, jūs esat brīvi viņu spiest uz augšu. Ja. Protams, arī dodot viņam iespēju dot jums šo ceļu, nevar tā stūri pagriezt. Un arī mans ieteikums labākais uzreiz pabļaut, ka mans nodoms ir iet augstāk. Es tev šitik viegli nelaidīšu garām. Es griezīšu augšā un lūdzu dod man ceļu. Ja. Šito atceramies, ja tad ir būtiski, tātad šita pozīcijas iebūšana. Iebraucam no apakšas, nav, tās tiesības mums ir ierobežotas. Iebraucam no šejienes, šī laiva kļūst par zemvēja laivu, viņai ir tiesības jūs kaut vai griezt ar vēju. Ja? Ja tāpat jātur ir kurs, pareizais kurs. Šajā situācijā nē. Šajā situācijā šī zemvēja laiva, viņi var griezt ar laivu kaut vēju. Ierobežojums ir tikai, ja viņas ienāk saistībā no zemvēja. Un divu korpusu attālumā, tā saistība izveidojās šeit. Jā, bet te pašā laikā šajā gadījumā sarkanai laivai nav ceļu tiesības. Viņai joprojām ir jādod ceļš dzeltenai laivai. Jā, tikai vienīgais, ja dzeltenā laiva ir ierobežota. Savā darbībā, jā. Savukārt šajā situācijā, kad ceļu tiesība iegūst sarkanā laiva, viņi nav ierobežoti ar kādiem. Izņemoties, beidzās, kad viņi sagriež pret vēju, pārējiem vairāk halzē, tad viņi beidzās saistība un iestājās visam citu noteikumu. Ja? Tad ejam tālāk uz pašu jautrāko, ne? Zemē apakšējās bojas, jā. Tas ir tāds ļoti. Vispirms ar bojiem, tas nav vārti. Arī, nu? Vārts. Tur jau nekas nav. Nu, Tā. Piemēram, situācijas, kad cilvēki arī neizvērtē. Tomēr nāk no dažādām pusēm laivas, ja? Nu, gadās dažādas, pat grupas vēl kaut kas. Nāk viena laiva šitai, vērš kaut kā šitā, nāk. Un šitā laiva izskatās kā, šitā ir krietni priekšā, vai ne? Situācija. Bet zonā faktiski ienāk šī laiva pirmā. Un šai laivai šajā brīdī nebūs tiesības teikt, ka mēs esam saistīti. Ne, bet otrāk, mēs neesam saistīti, un tev nav vietas uz vietu pie zīmes, tev nav. Saprotiet domu? Jā. Tad pie šīs te situācijas, vienmēr būtu šitā. Jā. Iebrauc zonā, nav saistīti. Es pabrīdinu to laivu, tev nav vietas, viņas tā arī apņem. Pat ja iestājās saistība vēlāk, ja, tad sarkanai tiesībai nav vietas apņemt boju. Ja. Bet, kas ir pēc prakses, ko tad sarkanai darīt? Nu tā, lai es saprotu, ka nav tur jāspiežas, ja tev nav tiesība. Jā, droši vien, kad šajā situācijā, nu kā, padomāt par to, cik tu pats kvalitatīvi apņemsi boju, ja? Nevis kaut kur te, bet droši vien pabrauc šeit, un tad smuki ar saucamo. Bieži vien tā situācija jau tāda, ka tu nevari pabraukt, un tik un tā tur spiežas, Nu, tāpēc mēs šeit runājam. Tas jau būs tāds tīri taktisks padoms, ja, šajā situācijā, ko izdarīt, ja tu esi nokļūst tādā situācijā. Nu, droši vien, kad mēģināt savu ātrumu kaut kā paiet uz šejieni, iegūt kaut kādu gabalu, un tad šai te laivai braukt ar aizmuguri. Ja. Un jūs pat nezaudēsiet no tā, jo, piemēram, šī laiva apņems boju šādi, uzzīmēšu, ja. Viņi būs, teiksim, teorētiski spiest apņemt boju šitā te, ja. Savukārt otrai laivai ir iespēja šo te boju apņemt, kas saucās tactical rounding, un šitā te apņemt.
Saprotiet, ja? Tā kā tu to, ka tu neesi ticis par to iekšējo, nu to var kompensēt citā veidā. Mēģināt. Lūk. Tad atcerieties, ja, kad jums ir jāfiksē, kura laiva pirmā ieiet zonā. Tas nekas, ka šī laiva vizuāli varbūt ir krietni priekšā šai laivai, ja. Svarīgi ir tas brīdis, kad ieiet zonā. Kā to pierādīt? Tas ir kādreiz reiz tāda protesta gadījumā. Jūs ejat pie tiesnešiem un katrs stāstat savu redzējumu, aicināt savus lieciniekus. Un tādā veidā. Savādāk to jau nekādīgi nevajag. Tāpat es saku, ka galvenais, es pieļauju, ka šeit ir tāds attālums, ka pat nedzird, jā. Bet tāpat brīdināt to laivu, kad es esmu iebraucis zonā, man ir vieta, jā. Tas nekas, ka tev liekas, ka tu biji tik tālu, bet es pirmais iegāju zonu. Ka tu biji man tālu priekšā, bet zonā pirmais iegāju es. Bet tā zona jau vajag mainās, viena laiva ir gara, viena ir īsa. Tātad to izvērtē pēc laivas, kura pirmā. Nu, bet kura var tā zeltainā ir baigi īsā. Tā kā tu viens saka, nē, es pirmais iegāju, un otrs saka, nē, es pirmais. Nē, tas ir tāds strīds vienmēr pastāvēs. Teiksim, taisnība noskaidros tikai tad, ja būs protests un nokļūs pie tiesnešiem. Tad jūs iegūsiet, iegūsiet taisnību. Bet, es nezinu, vai teiksim, ir vērts to pārbaudīt, ja tur, teiksim, nezinu, kaut kur veicot saskari, ja kaut kādu un protestējoties un tā. Rikārd, ko tieši bļauj? Tu esi zonā iekšā, ja? Jā, es saku, ka es esmu zonā, mēs esam saistīti un tā tālāk. Arī neesam saistīti. Vai arī neesam saistīti, drīzāk parasti par to jāju. Jo tas par to saistīts, nesaistīts, tas ir tas vēl viens ir variants, kad iet divas laivas saistītas šeit tojās zonai. Un šai laivai, zinot to, ka viņai būs jādod, ja viņi ies saistīti, tad viņai drīzāk ir jādara manevrs uz šo pusi, ka viņi iet zonā, viņi nav saistīti. Jā. Ko Artūrs gribēja pateikt, zona mums ir šeit. Tas ir kāds, teiksim, Tas ir tās laivas būt viena pie otras. Teiksim, ilkām tas ir vai... Jā, šāda arī situācija, ja. Mēs, kā skatīsies tiesneši ar šo situāciju? Viņi teiks, tātad, laivas bija saistītas. Kāpēc? Jo, laivas ir saistītas. Ko šī laiva var darīt? Jo viņa tomēr, priekšā, viņa sasniedzot šo te zonu, kad viņa rezumē, ka viņa tuvojas iebrauks zonā, ja, viņa pagriež šādi te savu laivu un brīdina to otru laivu. Nav saistīts. Jā. Nobļauj zonā un griež apakaļ. Jā, teiksim, tu vari... Pirms zonas. Tas ir maz iespējama situācija, bet, piemēram, šī laiva ir ļoti priekšā, iet šādi uz boju, jā. It kā nekas netraucētu viņai, bet ja notiek kaut kāds misēklis, jā, tāpatās sanāk ieejot zonā, ka viņas bija saistītas un viņai šai laivai ir jādod ceļš, jā. Praktiski, protams, viņa pirmā apņems boju un aizbrauks, jā. Bet, spinākers sapinās, jūs pazaudējat pēkšņi ātrumu un vēl kaut ko. Un šita laiva nāk. Un formāli viņiem būs taisnība, jo jūs bijāt saistīti, ieejot zonā. Tāpēc arī padomājam, kā mēs ieejam zonā, no kurienes mēs ejam un kāda mums tā saistība veidojās. Ejot šādi, te teiksim, nezinu, kurs ir bijis šeit no augšas, jā, bet jūs esat kaut kur, tiešām nāk cits tāds mūsu laiva, jā. Un, jā, tā saistība ir. To vajag vienmēr atcerēties. Jā, par noteikumiem es nepieminēju, ka noteikumu cikls ir 4 gadi. Un tas ir pieskaņots olimpiskajam ciklam. Un tagad olimpiāda paies un no nākošā gada līdz 2028 būs jauni noteikumi. Visticamākais, ka būtiski tur nekas nemainās, parasti tur kaut kāds niansīts, kaut kas pamainās, bet jā. Tāpēc, ja jūs tagad lasīsiet noteikumus, tad jūs redzēsiet, ka numerācijā ir kaut kāda iztrūkuma. Tas ir iztrūkums, tāpēc, ka noteikumi ir rakstīti senos laikos, ja tā var teikt. Un pa tiem gadiem kaut kas ir izņemts ārā, kaut kādi punkti, bet 10. punkts paliek kā 10., 11. kā 11. Viņi nemaina numerāciju.
noteikumi ir jauni, bet tie akmeni iecirstie punkti tie palika. Labi, vēl vienīgi, mēs kā to jau pie teorijas izgājām cauri, ja, bet, teiksim, boju apņemšanai, tas ir tāds, visbūtiskākais, ja, tad sasniedzat zonu saistīti, ja pēc tam pazaudējam šo te saistību, jebkurā gadījumā šeit iekšēji laivai ir ceļa tiesības. Jūs varat mēģināt uz savu risku griezt, bet visdrīzākais tas var beigties ar protestu, jo tāpēc, kad griežot, jūs ātrumu pazaudējat, un šī laiva šeit nākot, teiksim, var izmantot savas tās ceļa tiesības, un tādējādi jūs viņus nedodat viņai sniegt protestu. Ja? Un otrs variants ir tas pats, kad jūs sasniedzat zonu un neesat saistīti, pēc tam zonu, teiksim, jau braucot pa zonu, saistība izveidojās šai laivai, nav tiesības. Un es pat gribētu, teiksim, teikt, ka varbūt, ja jūs redzat, ka tas cilvēks ir, nezinu, afekta stāvoklī, kur viņš gribēs ielīst, ka varbūt viņam bļāvieniem nepatīk, ka jūs jau laicīgi jau tā kā mazliet pabraucat uz šejieni. Tā kā ar savām darbībām parādiet, ka jūs esat noskaņots, ka jums ir ceļa tiesības, ka jūs esat noskaņots viņas izmantot. Protams, teiksim, mēs izvairāmies no sadusmēm pie kuras situācijas. Jā. Jā, bet ja jūs gribat taisīt tā saucamo to tactical rounding, tad ir ziepes. Par šo te, godīgi sakot, tas arī ir individuāli tiesneši katreiz spriež savādāk. Tactical rounding, tas ir, ka jūs ejat nevis tieši uz boju un apņemat viņu, bet ka jūs metat ar mazu līkumiņu viņu, ja? Un šeit bieži veidojās situācija, ka laiva, kas ir ārējā, kurai jādod šeit laivai vieta pie zīmes, saka, ka nē, mēs tev negribam, mēs tev iedevuši pietiekoši daudz vietas, ja? Lai tu apņemtu. Un cik es zinu, ka ir, protams, katra situācija ir savādāk, bet ir arī dažādi lēmumi. Citreiz pasaka, jā, ka viņam vajadzēja tos 2-3 metrus, lai viņš varētu šeit apņemt to boju. Citreiz pasaka, nē, viņam vajadzēja iet tieši uz boju un ar pašu boju viņu apņemt. Ja? Un ka šī te laiva ir iedevusi pietiekoši daudz vietas. Ja? To mēs arī atceramies. Jautājums ir iepriekšā situācija, kad tā sarkanā laiva dzeltenē saistītie nedeva vietu pie bojas apņemt pie iekšpus, jā? Sarkanā priekšā, saistīts ieiet iekšā, dzeltenā bija aizbūvēta. Tā kā, bet kur bija iekšējā šitā? Jā, šitā tevis pienāk saistīts ieiet iekšā uz boju un sarkanā nedod vietu dzeltenā. Dzeltenā ko dara? Sniedz protestu. Nē, sniedz protestu, apņem marku pa nepareizo pusi un turpina braukt. Nē, tad tu nebūs izbraucis distanci un tev būs Tas nav tā kā protests un man nelab, kā attaisnojums tam, lai brauktu tik un tā. Vienkāršiem vārdiem brauc virsū bojai un sniedz protestu. Jā. Bet tālāk, ko darīt? Turpināt braukt vienkārši vai Jā. Līdziem? Nē, iet uz protestu, tu, protams, uzskrien virsū bojai. Tā ir kaut kāds todēļ, ka tad droši nevajadzētu. Labi. Metāla bojas, nē. Ja tā ir tāda, navigācijas zīme pieņemšana bojas Daugavā. Teorētiski var braukt virsū un noteikumi, bet tad ir jāsniedz protests noteikti. Un tiesneši attaisnos. Ir jāapmat 360. Nē, attaisnos. Jūs negriežat, bet tad, ja šī laiva izrādīs vainīgi, ja jums nav iedevusi pietiekoši vietas, lai jūs varētu apņemt bez pieskāršanās, tad jūs tiksiet attaisnots par to, ka jūs neesat izlabojis 360 kļūdu. Bet sarkanā var iet arī tā, ka nepietiek vieta pieskārties bojai, ka tu vispār tikai pa otru pusi, pa iekšā. Tad esi garām mešķējis. Nē, mēs visās rakas situācijas būtu, metam halzi šeit, ņemam vēl vienreiz to boju, tu neko nevar darīt. Tur vēl 3 laivas. Cerams, ka mēs nesastāvsimies tādām situācijām, kad tā būs, jā. Tā. Ejam tālāk pie vēl sarežģītāk. Tagad jūs zinat, ka tā nedrīkst darīt, un jūs vienmēr kādu palaidīs. Ejam pie vēl mazliet sarežģītākām situācijām. Jā. Šādi te. Mēs esam zonā. Šādi te. Šī laiva ārējā ir labā halza, un šī ir kreisā halza. Mēs pienākam, gadās dažādas situācijas. Tad šeit ir ļoti jocīgi. Šeit darbojās abi noteikumi. Gan kreisā labā, gan arī vieta pie zīmes. Tātad šai laivai ir ceļa tiesības, šai laivai ir tiesības uz vietu pie bojas. Tātad šī var izmantot laiva savas labās halzas tiesības tik daudz, lai neierobežot šīs laivas tiesības uz vietu pie bojas. Ja?
man arī pašam tas ir baigi sarežģīt, bet tā tas ir. Tas ir arī tie saucamie World Sailing Case, ja, kas ir lietas, kas ir pieņemtas kā etaloni, ja, pēc kurām arī tiesneši vadās. Ja. Tur ir tāds atzinums, ja, kad šai laivai ir tiesības uz bez 10. punktu par labo halsi, savukārt šai laivai ir tiesības apņemt boju kā iekšējai laivai. Faktiski tas nozīmē, ka dzeltenai nedrīkst iet zemāk, vienkārši traucēt tai sarkanai. Nē, šajā gadījumā sarkanai laivai ir ceļa tiesības. Jā, tāpēc es saku, ka dzeltenā nedrīkst. Kaut kādā brīdī, ja teiksim, droši vien mēs nākam šeit, ja, dzeltenai laivai ir jādod ceļa tiesības, viņa ir labā halze, ja, bet arī šo situāciju, teiksim, tikai pateikt, kuram ir taisnība un kuram nevarēs tiesneši izspriežot konkrēto situāciju. Ja. Tātad šai laivai ir ceļa tiesības pēc labās halzes, bet viņai ir jāļauj šai laivai atņemt boju. Tas jā. Arī tādas situācijas, kad bieži negadās, gan jau, ka bojas pienāk ar vienu halzi parasti, ja, bet kaut kādu gabalu nobojas, droši vien šādas situācijas veidojās, un tad gan mēs, protams, ņemam vērā, kad labās halzē viennozīmīgi ir priekšrocība. Tālāk, kāds mums vēl ir situācijas? Viena laiva ir apņēmusi boju, uzmetus, iet, otra laiva nāk šitien te. Vai mēs no šodien zinām? Viņas ir uz vienas halzes. Zemvējš, tā ir tā laiva, kur iet ciešāk pie vēja, viņai ir ceļa tiesības. Piemēram, šādā situācijā. Labā kreisā. Viennozīmīgi, tagad šī laiva, kas iet pa vējam, viņi iet ar labo halzi. Sorry. Jā. Uz to bieži arī, teiksim, kaut kā ceļš apņemot boju, kamēr tev visa komanda strādā, un nenovērt. Vienmēr jābūt arī orientācijai, uz kuras halzes tu esi, un arī tā pretējā laiva nāk ar kādu, teiksim, ceļš īsajās distancēs, nezinu, tur distancē 30 laivas vai vairāk, tur ļoti bieži tā, ka tu apņem boju un šeit nāk pretīm, teiksim, pa vējam. Jā, vajag uzmanīgi, jā, tu apņēmies ar kreiso halzi, ej, un ir jāskatās. Tā, mēs par tādām klasiskām situācijām laikam esmu izgājis cauri, kaut kādi jautājiet, mēģināsiet, ar ko jūs esat sastapušies ar kādām netaisnībām. Starts pa vējam. Starts par vējam. Ēguras. Nekas jau nemainās. Starts par vējam. Acīm redzot, kas būtu baigi svarīgs starts par vējam, kad pirms starta signāla, teiksim, nav nedēļojies 17. punkts, ja, kad zemvēja laiva arī pienākot no aizmugures šeit, var šo laivu spiest, cik augstu grib, visdrīzākais tas būs. Zemvējš, virsvējš. Šeit ļoti viegli varēs izspiest droši vien to laivu aiz startlīnijas. Šeit ir zemvēja laiva, jā. Kopā aizbrauc. Jā, bet es neredzu, teiksim, kad būtu kaut kas, es nezinu, godīgi nav tik liela pieredze. Nav bieži situācija. Tas ir tāds vairāk reiz komitīs linkums. Jā, slinkums ir līdz vienu boju, mazliet pret vēju. Tas tiešām nevar iedomāties, bet ievērojam visus tos pašus noteikumus, skatāmies uz savu taktiku, varam, teiksim, varbūt visi grib startēt ar labo halzi, mēs startējam ar labo halzi kaut kur. Un mēģinam. Ja te visi čupiņās akrituši ir un cīnās par vietu, un šitiem pilnīgi viss ir brīvs, tad jā, bet ka ietutē vājprātā iekšā. Galvenais atceramies to, ka ja mums arī ir ceļa tiesības, mums ir jādod tomēr tām laivām, mēs, teiksim, šeit nāk vēl 4 laivas šitā te, jā, un mēs tagad braucam viņiem virsū, jā, savu labo halzi, un viņiem nebūs, kur, es nezinu, ko viņi tad darīs, jā. Esam saprātīgi, jā. Varbūt kaut kādā vājā vējā arī, teiksim, tas viss tur ir iespējams, viņi uzmetīs smuki, bet kaut kādā stiprākā vējā, teiksim, piespiest viņiem piespiedu akterēns taisīt, tas varētu.
varētu būt nejauki. Bet jā, es tiešām ceru, ka pie mums Latvijā tiesneši neorganizēs sacensības, kur starts pa vējiem, jā. Kā būs ar to? Neorganizēs? Nu, es kaut kā neesmu. Lielapēters bija standarts pa vējiem atceries agrāk. Lielapēters vai nu uz tiltu, vai nu no tiltu. Nu jā, tur bija divi varianti. Jā, tā kā tas ir tāds klasiskās situācijas, pie kā mēs, katra situācija, protams, ir modificējās ar kaut ko vēl citu laivu klātbūtni, bet zinot šos te noteikumus, jā, mēs noteikti varam viņām iziet cauri tam visam un tikt skaidrībā, kuram tad ir ceļu tiesības un tā tālāk, jo, nu. Jā, par protestēšanu, nu, piemēram, ja incidentā pie zīmes ir 3 laivas, jūs esat iekšējais, jums nav pret 2 jāprotestē, ja jums nav iedots. Jūs protestējat par tā, kas jums ir tuvāk, un tad jau protestu laikā, teiksim, viss tiek noskaidrots. Jums nav jānoskaidro visas iesaistītas. Jā, un vidējā laiva, teiksim, atnāks uz protestu un teiks, ka reku tas man nedēļ ceļu. Ja viņš nebūs iesniedzis ar viņu protestu, viņš pats būs vainīgs un viņš tiks diskvalificēts un tam nekas par to nebūs vispār. Jā, tad attiecīgi tai vidējai laivai jāsniedz pret to laivu, kur neļauj viņai iedot ceļu tai laivai. Un tad... Bet tad abām laivām karodziņi jāvēl. Jā. Nu jā, tad uzreiz arī jāsaka tai laivai, pret kuru tu protestēsi uz krasta, arī jāsaka, ka būs protests, lai viņš arī var protestēt uzreiz. Tas aiziet tādā ķēdītē. Ja viņš nav izdarījis savu sarkanās atnākumu. Nu jā, ja nav, protams, ja nav. Jā, ko mēs teicām, ka vairākas laivas, Zemvēja laiva prasa šai laivai ceļu tiesības. Nu jā, sniedz protestu, jā. Šī saka, es tur neko nevarēju izdarīt. Attiecīgi viņai, ja zaļā sniedz pret dzelteno, tad dzeltenai jāsniedz ir pret sarkano. Lai viņi tādā veidā sevi attaisnotu. Ja viņi neiesniegs un viņai nebūs ar ko attaisnoties, viņi dabūs diskvalifikāciju un viss. Savukārt, ja viņai būs pārkāpus noteikumus pret šo laivu, bet viņai šī laiva būs pārkāpus pret viņu, viņa tiks attaisnota. Un beigās vainīgs paliks šis. Tad, ja jūs esat pa vidu kaut kādam incidentam, jums arī ir jāpadomā, ja, teiksim, kad ja kāds jums ir traucējis, kad, ja pret jums sniedz protestu, jums noteikti ir. Nu, bet ja sarkanai laivai tiesnešu kuģis augšā, viņai nav kur. Nē, nu labi, Kur viņi tiesnešu kuģim protestēt? Tas ir izņēmums. Nē, nu kā beigsies tagad, kur visiem 3 jāro karos? Nu, šiem nē. Viņiem nav par ko. Nu jā. Bet kurš tad vainīgs beigās? Viņa aizies uz protestu. Šajā situācijā, ja būs bijusi šī situācija, viņam nav iespējas viņiem dot ceļu, jo te ir tiesnešu. Jā, visticamākais, ka vienkārši... Bet tad dzeltenam jebkurā gadījumā arī protests sasniedz. Ja zaļais sniedz. Jā, jo viņš nebūtu dzeltenais, nav iedevis zaļai ceļu dēļ sarkanās laivas rīcības. Bet visticamāk, ka tā zaļā arī redz situāciju un uzreiz protestu liek uz sarkano. Nē. Tu liec uz tuvāko. Jā? Tev nav ceļa tiesības pret šo laivu. Jūsu ceļi nekādā veidā, šī laiva tev nekādā veidā netraucē. Jā, bet viņi inicijē to 3 laivu, tad nav, ja? Okay. Tā tas nestrādā. Labi, vēl kādi jautājumi. Tas situācijas jau ir. Tu protestu no sākumā ar parādīju karodziņu vai vienkārši karodziņu un brauc uz kastu? Principā jau vajadzētu jau balsi, ja, jo jums noteikti tuvu. Bet tiesnešiem nav jāzina tagad uzreiz parādījā. Pēc finiša. Pēc finiša lielās jāgtas dara jār par rāciju, tad pasaules tiesnešus un paziņo, un mazās jāgtas brauc klāt un ļauj. Tiesnešiem nē, kas kāda mums vēl ir protestam vajadzīgs, jā, tad. Nu, tad par to pašu 69. pastāst cilvēkiem, kas tad īsti iekārās 69. Ja es tev saku dot ceļu, un tu man saki, tu esi pī, tad viņš var sniegt protestu pret manīm un pēc pilnīgi mierīto, jā, un viņš vēl pasauc liecinieks savus čomus un... Angurē mazu puisīšu vienkārši, es teicu, lai paiet malā savādākiem vārdiem, Čals daudz nedomājot, karodziņš, 69 protests, viss, un tu tur sēdi. Vienīgais, ko tu vari izdarīt, viņš saka, es tev krastā sniegu iedošu, nevis to karodziņu norauju nost. Jā, pie šī runājot par maziem cilvēkiem. Atcerieties, kad 4 minūtes, jā, teiksim, arī jūs varat tad, jūs vienkārši varbūt 4 minūtes, jūs braucat kaut kur kaut ko gaidat, ne, jo pret jums var iesniegt protestu un diskvalificēt, jā. No tā brīža ir sācies brauciens, jums ir viss ir jāievēro, jā. Tāpēc arī
Nu, tas ir tāds organizatorisks lieta. Protams, teiksim, tiesneši var nopretestēt, jā, tās laivu klases, kas nestartē, jā, tās parasti turās pietiekošā attālumā, jā, tiesneši to parasti lūdz. Bet gadīsies kāds niknis tiesnesis, viņš iesniedz protestu un laiva, kas tajā brīdī nestartē, jā, var dabūt diskvalifikāciju. To mēs arī ņemam vērā. Tas, ka izdomā kaut ko. Paskatīties šitiem te atrod. Cik tālu jābūt, teiksim, cik tuvu jābūt tai laivai, kura nepiedalās šajā startā? Cik tuvu jābūt, lai... Tu nedrīkst būt tīri teorētiski, pēc ētiski, nedrīkst atrasties tuvākā pēdējā laiva šeit. Nedrīkst traucēt. Nedrīkst traucēt viņiem veikt manevrus. Arī jāsako līdz vienkārši. Reizēm tiešām sanāk, arī laiva gaida šeit kaut kādu 50 metru zem starta, jā. Kāds ir pazaudējies kaut kur un viņš te kaut kur mēģina startēt, tas sanāk, ka viņam reāli traucē. Tajā brīdī pasties tā ir tā grupa, kas startē, aizbrauc. Pabrauc vēl mazliet projām. Tā ir tīri tāda. Jo, kā jau es teicu, burāšana ir diezgan lēns sporta veids. 4 minūtes, bet starta līnija ir atvērta vēl līdz nākošo grupas startam. Tā kā viņa tajā, kamēr ir iedot sagatavošanās signāls, tas ir 5 minūtes, tikmēr toči nevar traucēt. Ja? Labi, diskusija varētu būt tad, kad ir 4 minūtes palikuši, kad tās laivas jau gatavojās. Bet tas nozīmē, ka no starta brīža plus minūte, točna viņa vēl viss, viņa nedrīkst traucēt nekādu. Viņas vēl nav. Ir kaut kas... Man ir vēl viena lieta, kas ir tāda dzīves pieredze, kur... Tas skaidrs, ka tas dzīves pieredze. Karba čaļi šeit divi ir saskrējušies un stāv šobrīd. Viņiem nav gaitas vairāk. Tu nāc, kas tev ir jādara. Vai tu pret viņiem var protestēt? Nē, pret viņiem nevar protestēt, jo viņi ir šķērslis. Tāpat kā noenkurot vai apgāzusies. Vēl sliktāks variants. Visādi gadās līdz ar to šīs laivas tev nekādā veidā, viņas uz tevi, tu pret viņiem nevar nekādu protestu iesniegt. Kā būs ar to, piemēram, nebūs saskrējušies, bet vienkārši laiva, teiksim, stāv apstājusies bez gaitas. Varbūt mazlietiņās pret vēju, teiksim, pēc 13. punkta viņi sanāk. Viņai nav ceļtiesības, bet viņiem tu vari iesniegt protestu. Ja viņš ir apstājies, viņš ir pārvērtējis savas spējas, tad jā. Jā, savukārt, protams, tās laivas te ir saķērušās, nezinu, vēl kaut kur, vēl nedod Dievs vēl kaut kur šitā te brauc, protams, ka tas ir. Vai, teiksim, downvindā špinākeriem kaut kā tur saķērušies, un mastiem kaut kur paķēruši. Tad jā, tur. Vienīgais tad viņas nestāvēs, viņas lidos kaut kur, jā. Jā. Kaut kādi jautājumi? Droši. Jā, tad lēžam mājās. Jā, visiem visi skaidri? No rekurēt. Par kontrolu laikā garumu. Tiesneši sastādot sacensību instrukciju. Man vienmēr bišķi pa īsu. Tas pats. Šito es tieši gribēju teikt nākošo šito izmantot iespēju un pateikt, ka es esmu dibinājis tādu organizāciju kā Sporta burāšanas akadēmija, kuras mērķis ir Latvijas burāšanas sporta līmeni celt uz augšu, ja, teiksim, un es pasniedzu, teiksim, man ir klubs bērniem, ja, kur, ja kāds ir laist bērns burāt, var droši man atrast čatiņā un rakstīt. Tāpat arī kreisēt burātā, jūs droši varat man